Prieks arī Latvijas līdzstējiem. Varbūt arī nebija sitiens tas fantastiskākais, bet, ja bija tēmats starp kājām, tad ļoti labi un prieks par Igoru Reju. Piespils tālo stābu un, diemžēl, 5-1. 5-1 un Butkivskijs noformē sev hat-triku. Apildījums Butkivskijs hat-triku. Uzreiz atslābinamies, Dainis Kazakevičs, protams, neapmierināts, un Butkivskijs arī jūsu ekrānos. Nekādā eiforijā gan viņš vairs nekrīt. Visai mierīgi spēlē Ukrainas izlase un 5-1 uz rezultātu tablo. Viens pozitīvs mirklis un papriecājāmies un nosēdāmies atpakaļ savās vietās. Ukraina atkal parādīja, kur tad mēs īsti esam. Un skatāmies atkārtojumā. Vēl viena eleganta piespēle uz maiņu uz nākošajam otrajam numuram. Kostevik. Vēlreiz viņš atrod Butkivskiju pie tālā stāva un Butkivskijs plāt rokas. Protams, pašpārliecinātība šajā spēlē Ukraiņiem ir pacēlusies ļoti augstu. Pēc zaudējuma Horvātijā ar 0-2 šodien jau viņi var kāpt debesīs, var galvas, protams, celt gaisā. Kā viņiem tālāk veiksies, to skatīsimies. Vai Butkivskijs arī nākamajās spēlēs platīs rokas pēc spēlē ar Šveici, ka viss viņam tik vienkārši šeit izdodas.